Sveiki! Pēdējās dienās man pārmet to, ka es padomju okupācijas varas kolaborationistu, kolaborantu, komunistu un visas pārējās sarkanās sērgas slēpto varu, saskatot pat tur, kur tās dien nesot. Nē, esot jau, bet tik traki noteikti nē. Šai sakarā es jums pastāstīšu vienu pavisam konkrētu svaigu piemēru. Un tā tad, varbūt vēl atceraties, ka 18. jūnijā Ordeņu kapituls ar Vienotības vēža pārstāvu Edgaru Rinkēviču priekšgalā pēc pusgada ilgām pārdomām nolēma atņemt padomju okupācijas varas asiņainiem kolaboracionistam, bendam un komunistam Jura Stukāna godātajam profesoram Uldim Krastiņam savulaik Valda Zatlera un kompānijas piešķirtu atzinības krustu. Mēnesi vēlāk par to tika paziņots sabiedrībai. Visi tieslietu nozares pārstāvji klusēja kā ūdeni mutē ieņēmuši, ja neskaita vēl vienu bijušo kolaboracionistu Egonu Rusānovu. Un ar to arī stāsts, kā viņi cerētu, būtu beidzies. Bet nav beidzies, jo šis te diskreditētais atzinības krusts nav vienīgā Latvijas valsts goda zīme, kas asiņainām okupācijas varas bendem Uldim Krastiņam ir piešķirta. Jau 2008. gadā tika izveidota tāda apbalvošanas padome, ko izveidoja 3 tiesību sargāšanas iestādes ar Tieslietu ministriju priekšgalā. Lūk, un 2011. gadā šī apbalvošanas padome tam pašam asiņainam kolaboracionistam Uldim Krastiņam piešķīra tieslietu sistēmas goda zīmi, 2. pakāpi. Un atšķirībā no atzinības krusta, tieslietu nozara, tā pati nozara, kas vēl pirms 2 gadiem rīkoja asiņainiem bendem par godu sarīkotu izstādi Latvijas universitātē. Tāpēc šo apbalvojumu tieslietu nozare klusē kā ūdeni mutē ieņēmusi, vai ko citu. Šajā sakarā es jau gandrīz pirms mēneša Tieslietu ministrijai aizsūtīja informācijas pieprasījumu ar 2 vienkāršiem jautājumiem. Vai šī te pašlaik Vienotības vēža pārstāvis Ineses Lībiņas vadītā iestāde ir pieprasījusi vai plāno pieprasīt Ordeņu kapitula informāciju par to apkaunojošo rīcību, kuras atklāšana likus pieņemt lēmumu par atzinības krustu atņemšanu kolaboracionistam Uldim Krastiņam. Un ja nē, tad kādu iemeslu dēļ ne. Un otrs jautājums bija, vai Tieslietu ministrija plāno deleģēt savus pārstāvjus Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomē lemt par Tieslietu sistēmas goda zīmes atņemšanu kolaboracionistam Uldim Krastiņam. Un ja nē, tad kādu iemeslu dēļ ne. 3 nedēļas vajadzēja Tieslietu ministrijai, lai šos jautājumus pārdomātu. Un rezultāts ir tāds, ka Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Pommere ir atsūtījusi papīrīti, kurā ne uz vienu no šiem jautājumiem gluži vienkārši nav atbildēts. Tā vietā Kristīna Pommere no Tieslietu ministrijas izliekoties nepamanot to, ka jautājumi ir uzdot konkrēti Tieslietu ministrijai. Par to, kā tieši Tieslietu ministrija rīkošais sakarā atbild, ka ziniet, ka kārtējā apbalvošanas padomes sēdē padome tiks informēta par jūsu iesūtītajā vēstulē uzdotajiem jautājumiem. Punkts. Reiz atkārtoju. Tieslietu ministrijai, ko vada Vienotības pārstāve Inese Lībiņa. Tiek prasīts, vai jūs esat pieprasījuši Ordeņu kapitolu informāciju? Ko tad tādu apkaunojošu pastrādāja kolaboracionists Uldis Krastiņš, ja reiz paši jūs to nezināt, ka viņam atņēma atzinības krustu? Un kā tieši Tieslietu ministrija rīkosies saistībā ar tieslietu sistēmas, tieslietu nozares, goda zīmes piešķiršanu asiņainam bendem un tās atņemšanu?
viena no visaugstākajām tieslietu nozares amatpersonām, Kristīna Pommere, vienkārši izliekas nepamanām šādus jautājumus. Un te nu vietā cits jautājums. Kāpēc šāda te Kristīna Pommere ir gatava sevi šādā veidā apkaunot? Kas ir tās sviras, kas cilvēkam, kurš ir kopš 2000. gada sākuma veidojis ierēģņa karjeru, kas ir tās sviras, kas šādam cilvēkam liek vienkārši rīkoties stulbi, apkaunojoši un neiedzīgi? Tev uzdod skaidri jautājumu, kā tieslietu ministri rīkosies, tad izliek, ka tu nesaproti. Un atbilde šeit ir tieši tā slēptā padomju okupācijas varas kolaboracionistu vara un tās slēptā ietekme, par ko es ik pa laikam runāju. Ja mēs paskatāmies uz šīs te Kristīnas Pommeres amatpersonas deklarāciju, tad ir skaidri redzams, ka Kristīna Pommere ir rokām un kājām un vēl visu, ko cīnījusies, lai iekarotu savu vietu pie siles. Un ar sili, nodokļu maksātāja naudas sili, viņai tiešām viss ir vislabākajā kārtībā. 4 dzīvokļi īpašumā Rīgā, 20 000 krāju obligācijas, 123 000 eiro naudas uzkrājumi. Pagājušā gada alga 65 000. Vēl tur kaut kāds pabalsts, kaut kādi procenti papildus tam. Kristīnai Pommerei ārkārtīgi noslogotais darbs tieslietu nozarē tomēr ļauj atvēlēt laiku arī saimnieciskai darbībai un komercdarbībai. No 4 personām Kristīna Pommere kopā ir saņēmusi paskaitam 5, kaut kādus 13-14 000 eiro. Protams, ka šāda Kristīna Pommere rakstīs tādas atbildes, kādas viņai liks, un nepamanīs tos jautājumus, kurus viņai liks nepamanīt, un apkaunos sevi un visu tieslietu nozari, tieši tā, kā viņai liks to darīt. Un kas liks? Kurš tad ir tas, kuram ļoti negribās, lai padomju okupācijas varas kolaboracionistu, kolaborantu, komunistu un pārējās sarkanās sērgas slēptās varas tēma netiktu paslaucīta kaut kur pagrīdē? Kristīnas Pommeres dara, ko šī vara viņām liek. Šī vara, kas ir cieši saugusi ar vienotības vēzi, ar progresīvo sarkano sērgu, ar visiem tiem, kas ved Latviju uz katastrofu. Un tas ir tikai viens mazs sīks piemērs. Bet agri vai vēlu Ūdiem Krastiņiem un citiem asiņainajiem okupācijas varas bendēm apbalvojumi tiks atņemti, un viņi nonāks tur, kur viņiem ir īstā vieta. Ļoti iespējams kopā ar Kristīnēm Pommerēm. Visu labu!